Cilvēkiem nerad šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīti, un viņi brauc ar savu ikdienas mašīnu, tur nezinu, iekšdedz dzinēju, tur benzīns, dīzels, vai kas tas būtu, un viņš domā, ka tas elektro ir kaut kas tāds pilnīgi tāls, neaizsniedzams vai futuristisks. Runājot par to, cik izmaksā 1 kWh, mājās noteikti būs visizdevīgāk, tas ir absolūti izdevīgākais veids. Ziemas periods kontekstā ar elektroauto arī ir viens no lielākajiem mītiem, ka nevarēs piedarbināt, tu pamodīsies, tev būs tukša baterija. Var patikt tur autiņi, iekšdedz motori, tur viss tur jaudīgi, jā, man arī patīk tas viss, jā, bet kā ikdienas mašīna, es domāju, ka nav nekā tiešām labāk. Ja tev ir elektroauto, tu nekur tālu netiksi, ka cilvēki jūtās savā ziņā ierobežoti. Normāla budžeta elektromašīna spēja braukt vismaz 300 km. Tur ir tik daudz tie plusi, kad tos mīnus, man liekas, kad jāmeklē pilnīgi. Sandra, kāpēc tu mūs savāci šodien šeit? Kāpēc tu mūs uzaicināji vispār? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam Zivtiņas akvārijā, tajā tēmā, ko sauc par elektroauto. Jo, kā jau mēs pirms sarunas runājām, cik sen mums jau ir elektroauto tirdzniecībā? Kopš 2012. gada varētu būt. Katrā ziņā es spilgti atceros, 2013. gadā mums jau bija, un jau testa braucieni bija, jau braucām tālāk. Tā tad jau vairāk kā 10 gadus mēs ikdienā strādājam un dzīvojam plecu pie pleca ar dažādiem elektroauto. Un, neraugoties uz to, manuprāt, sabiedrībā vēl aizvien pastāv daudz neizrunāti jautājumi, daudz neatbildēti jautājumi. Un, manuprāt, būtu ļoti lieliska iespēja pastāstīt cilvēkiem vairāk, kliedēt kaut kādus mītus, kaut kādu maldīgu informāciju, kas ir pieejama, un galu galā palīdzēt viņiem saprast, vai un kāds viņiem elektroauto būtu izdevīgākais viņu ikdienas lietošanā. Sveiki visiem! Tad tieši tā mēs esam šeit, lai aprunātos par elektroautomašīnām, jo tas tiešām ir aktuāls temats. Mēs esam mūsu otrajās mājās, Skandija Motors autosalonā šeit Lielirbas ielā. Un, Vilni, ko tu varbūt gribi pateikt šajā sakarā vispār par elektro tēmu un par šodienu, vai cik tas ir aktuāli un vai cik tas ir nozīmīgi šobrīd un kādu lomu tas ieņem vispār? Diezgan lielu lomu, jo mēs jau droši varam teikt, ka katram autoražotājiem ir ne tikai viens, bet vairāki modeļi, kas darbojas tikai un vienīgi uz elektrības. Un šobrīd tas kļūst aktuālāk tieši uz doto brīdi, jo ir spēkā atbalsta programma privātpersonām. Kā rezultātā tas atbalsta apmērs ir sākot ar 3000 lietotām automašīnām, līdz pat 9, pat īstenībā pat vairāk ir iespējams saņemt papildus atbalstu elektroauto iegādē. Tāpēc gan masu mēdījos, gan arī šobrīd dažādas kampaņas ir tieši saistītas ar elektromobīļiem un uzlādējumiem hibrīdiem. Jā, tā kā par to arī parunāsim šodien vairāk. Jā, bet es saprotu, tas karstais pīrādziņš atbalsts, ko tu pieminēji, viņš nav attiecināms tikai uz jaunām mašīnām, bet arī uz mazlietotām. Jā, tieši tā arī uz mazlietotām automašīnām. Tur gan ir tikai elektroauto. Ja runājam par jaunām automašīnām, tad ir gan elektroauto, gan uzlādējumi hibrīdi, ja plug-in hibrīdi, kā biežāk viņu sauc. Tad savukārt mazlietotas automašīnas ir tikai elektroauto, kas arī diezgan plašā piedāvājuma mūsu salonā. Un varam pastāstīt arī par tām vairāk. Tur gan jāsaka tā, ka, ja runājam par jaunām automašīnām, tad tās markas ir zināmas, kuras mēs pārstāvam, savukārt mazlietoto elektroauto piedāvājums varbūt plašāks. Cik viegli vispār tā cilvēkam ir tikt pie šī te atbalsta? Un kas ir jādara, lai pie tā nonāktu? Es varētu teikt, jāatbrauc pie mums salona, jāizvēlās auto. Principā ir jāizvēlās auto pārdevējs un tālāk auto pārdevējs visu dokumentāciju sakārtos. Tiešām ir ārkārtīgi viegli. Mums izdarīt to noteikti pašam, par to nav jālauz galvu, jādomā. Jāizvēlās auto pārdevējs. Jo es gribu piebilst to, ka es gribu to visu tā ļoti vienkāršot. Jo cilvēkiem nerad šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīti, un viņi brauc ar savu ikdienas mašīnu, tur nezinu, iekšdedz dzinēju, tur benzīns, dīzels, vai kas tas būtu. Un viņš domā, ka tas elektro ir kaut kas tāds pilnīgi tāls, neaizsniedzams vai futuristisks, vai arī tieši otrādi viņam liekas, ka es to negribu, tas nav mans. Un tāpēc, es domāju, ka šodien mēs iziesim cauri kaut kādiem jautājumiem un kliedēsim kaut kādas bažas, mītus un tiešām iedosim tādu ceļvedu cilvēkiem, lai viņi spēj paskatīties plašāk un
izvērtē iespējas arī varbūt pārkāpt uz ja ne uz pilnīgi elektrisku, vismaz uz lādējumu hibrīdu. Tas ir tāda kā pirmais ceļš, kur principā jau arī plug-in lādējumu hibrīdu var izmantot arī kā pilnīgi elektrisku mašīnu, kuru pēc tam jau tu kā liekas, es braucu tā kā ar elektrību, tikai ja man ir liels akumulators, un tad jau es nākamo ņemšu tikai elektrisko. Tas ir apmēram tāds starpsolīts tiem, kuri vēl nav tik līdz galam pārliecināti, ka viņi grib to elektroauto. Jo tagad tiešām mums ir pārstāvēti arī tie lādējumi hibrīdi ar lielām baterijām. Kur tiešām mēs arī, kur Vilnis stāstīja, ka mums jau 2013. gadā, kad bezmaz 11 gadus atpakaļ, tas jau bija, pirmās elektromašīnas bija ar kaut kādiem 20 ar kaut ko kilovatstundu baterijām, kur blakus mums tagad aiz mums stāv Škoda Kodiaq lādējumais hibrīds, kuram ir 25, gandrīz 26 kWh baterija, kas ir faktiski lielāk nekā vienam no pirmajiem elektroauto, un kāpēc ne? Un tad tas ir liels ģimenes auto, uz kuru arī var noformēt atbalstu, kas nav mazsvarīgi. Un tad jau jautājumu gaitā droši vien mēs pieskarsimies, sapratīsim, kas un kā, un cik tas ir ērti, un kāpēc mums ir jāizmanto šīs iespējas, ko... Atbalsts tagad ir tāds top 1 apspriestākais jautājums elektroauto sakrā, bet kādi vēl varbūt ir ieguvumi vai priekšrocības tam, ja cilvēki izvēlas ikdienā braukt ar elektroauto? Mēs zinām, ka var izmantot autobusu joslas, atsevišķas stāvvietas ir bez maksas. Kamēr ir vēl. Varbūt ir vēl kaut kādi ieguvumi, par kuriem cilvēki mazāk zina. Katram noteikti ir savi. Man ir ģimenē elektroautomašīna. Es pats arī jau diezgan sen un esmu ar to visu uz tu. Tāpēc mums ir savi ieguvumi, ka es varu lādēt mājās, ja nepieciešams arī darba vietā kādreiz. Un man tas ir tiešām ērti un vienkārši. Un tie mani paradumi ir tādi, ka es teiksim, ceļot ārpus Latvijas ar automobīlu tā nemēdzu. Tas vienkārši nav mans, bet es cienu to viedokli, kuram patīk. Un, Latvija ir salīdzinoši neliela, un tā infrastruktūra mums elektrouzlādes ir ļoti laba, tiešām ļoti labi, ja es pats to izmantoju. Un faktiski uz jebkuru Latvijas galu var aizbraukt. Vasarā es varu aizbraukt pat uz, kur man vajag ar vienu uzlādi. Ja vajag tā infrastruktūra tik laba, ka es varu uzlādēt un ļoti brīvi braukt. Tur ir tik daudz tie plusi, kad tos mīnus, man liekas, kad jāmeklē pilnīgi. Bet starp citu, man liekas, ka tieši šis ir viens no lielākajiem mītiem, ka ja tev ir elektroauto, tu nekur tālu netiksi, ka cilvēki jūtās savā ziņā ierobežoti. Jo, ja mēs esam pieraduši, kā degvielas uzpildes stacijas ierastās ir te uz katra stūra, tad manuprāt, pastāv vēl bažas par to, ka šie uzlādes punkti nebūs pieejami un ka tas brauciens būs, ierobežots vai nekur tālu netiks un tādā veidā. Jā, infrastruktūra ir ļoti laba. Tur Vilnis droši vien zinās vairāk teikt, ka viņš labi pārzina to elektromobilitātes visu. Viņš var varbūt pastāstīt, par mūsu, cik tiešām to elektrouzlāžu ir vietu, ir daudz. Tur es nezinu, vai ciparos, bet Vilni, kādu domā par to visu? Jā, Latvijā infrastruktūra ir diezgan labi attīstīta. Droši vien varbūt īstenībā tā proporcija starp pieregistrēto elektroauto skaitu un uzlādes punktu pieejamo šo publisko vietu ir viena no labākajām Eiropā. Ir gan Elektrum operators, gan E-Mobi 140 stacijas. Elektrum es pat nepateikšu šobrīd, tur arī 100 ir Baltijā. Tāpat ir vēl citi operatori, kas Latvijā tiešām daudz un braucot automašīnu. Tāpat kā iekšdedzinēja darbināmas mašīnas parāda, cik tu daudz, kādu attālumu tu vari veikt ar esošo degvielas daudzumu, tā ir elektroautomašīna. Tev saka priekšā, cik tu tālu var aizbraukt. Un dažādas aplikācijas, mobili, piemēram, nāk prātā, tur tu vari redzēt tuvākās stacijas. Ar tām arī var norēķināties. Tu vari redzēt, vai tās stacijas ir uz doto brīdi ir aizņemts. Ja ir aizņemts, tad visticamāk pēc pārdesmit kilometriem būs nākamā tā infrastruktūra, pie mums ir laba. Runājot par to praktisko pusi, Dāvim ir pašam elektroauto, viņš var arī padalīties ar to, cik es esmu testējis un braukājis ar gan daudz. Vienreiz pat eksperimentēju speciālu laiku uzņēmums, piebraucot pie degvielas uzpildes stācijās, tāpēc ir bieži vien arī šie uzlādes punkti. Jā, es arī jau ievēroju, ka diezgan daudzās parādās. Jā, piebraucot klāt, pieslēdzot klāt pie uzlādes, iet iekšā pēc kafijas. Vienalga, pabraucot kaut kādas dažas stundas, gribās to pauzīt, uztaisīt. Un tad atnākot atpakaļ, tā
uzlāde atkarībā no elektroauto, atkarībā no šīs uzlādes stācijas, bet pilnīgi iespējams, ka tajās 11 minūtēs tu jau atgriez atpakaļ enerģiju 200 km. Uzlāde elektroauto, lai spētu nobraukt atkal savus 200-300 km. Jā, tevis minētie šie iegūmi ikdienā lietojot elektroauto ir sabiedriskā transporta josla. Cik ir runāts, jā, ka pat nav tik sarežģīta situācija, kad sabiedriskais dēļ tā kaut ko kavēt, vismaz tā no lietotāja pieredzes, jā, kaut kā visiem pietiek ar to joslu izbraukt. Un ir tā, ka jā, ir stāvvietas pašvaldības, pagaidām šobrīd ir vēl Rīgas pašvaldības stāvvietas ir bezmaksas un iebraukšana Jūrmalā. Tad kā viss kopā vēl varētu pieminēt eksploatācijas, tā saucamais ceļu nodoklis, elektroauto nav jāmaksā. Un droši vien tur tāda salīdzinājumā ar degvielas patēriņu un degvielas cenām droši vien tie tāda amplitūda krietni lielāka, runājot par to, cik izmaksā 1 kWh. Mājās noteikti būs visizdevīgāk, tas ir absolūti izdevīgākais veids, un droši vien kaut kur statistiski, cik kādu pētījumu veikt, pie 90% vairāk arī lādē elektroauto mājās. Piemēram, šodien bija saruna, un viens elektroauto īpašnieks minēja to, ka viņam ādaža Rīga ādaža €80 izmaksā. Tā neko savu. Diezgan laba matemātika. Pie nosacījuma, jā, viņš lādē mājās. Ja lādē publiskajās stācijās, tad tur tās izmaksas atšķirās atkarībā no ātruma, jo jaudīgāk stacija, jo ātrāk uzlādē, jo tas maksās dārgāk. Jā. Atkal, varbūt citās valstīs savādāk, tur respektīvi tā amplitūda ir krietni plašāka no varbūt 19 centiem līdz 80 centiem par kilovatstundu, bet arī dažādi ir opcijas, dažādi ir abonenti, ka tu pieņemsim tajās ātrajās stacijās noslēdzot līgumu uz mēnesi, tu dabūni 50% atlaidi. Tas vairāk varbūt domājot tieši to braucienu tālāk ārpus Latvijas. Jebkurā gadījumā saliekot visu kopā, tās izmaksas uz 100 km, viss, kas saistīts ar automašīnas eksploatāciju, viņas ir zemākas. Es Jūs teiktu, ka esat rēķinājuši apmēram procentuāli vai proporcionāli, kāds tas ietaupījums ir? Tā labā ziņa ir, ka tiešām cilvēks, kas vēlas elektromašīnu, viņus nevajag pierunāt, un viņi ļoti labi zina, kur viņi lādēs, kad viņi lādēs, un tad, kā Vilna saka, viņi lādēs mājās, un tās, es gribētu teikt, tās ārpus mājas, tās publiskās uzlādes, tā ir tāda alternatīva, jo skaidrs, ka tur arī maksā dārgāk kilovats. Mēs varam pieskarties pa tiem cipariem, kaut kas ap 40 centiem varētu būt šobrīd, vai ne? Vidē, par kilovatu. Ja? Jo ātrāk uzlādi, jo... Jā, un tas arī ir, es nezinu, cik mēs detalizēti ejam šodien, jo svarīgi arī, lai tavs auto spēj ņemt to ātrumu. Ja tu piebrauc, piemēram, pie tādas pie elektrouzlādes stacijas, kas dod lielu to jaudu, un tava mašīna ir nespēja, tad tu it kā maksā par to, par kilovats to laiku, bet tava mašīna lēnā gaitā to ņem. Un tās arī ir nianses, kuras protams, ir jāapspriež. Bet tad būtībā vai nesanāk tā, ka tomēr tā klientūra ir nedaudz ierobežota un elektroauto ir piemērota tikai tiem, kuri dzīvo mājās, privāti mājās, es domāju, un tur var lādēt mašīnas. Vai var pirkt elektroauto arī tie, kuri dzīvo dzīvokļos, piemēram? Pilnīgi noteikti, jā, jo man patīk teikt, ka degvielas uzpildes stacija jau arī nav nevienam mājās, vai ne? Un ja mēs runājam par skatoties, kāds ir akumulators un kādas tās ikdienas gaitas, ja, cik tālu ir jābrauc, jo es gribētu teikt, ka tāda pilnīgi normāla un pat nedārga un tāda normāla budžeta elektromašīna spēja braukt vismaz 300 km. Ja? Un tās, kas mazāk, tās jau droši vien ir tādi vecāki modeļi, jo tad paši visi brauc 300, ja? Vismaz un vairāk. Un tad es gribētu teikt, ka jāstāsta, kāda ir tā lietotāja paradumi. Ja ātri uzlādē vai kaut kur pie veikala, jo, kā jau mēs tikko runājām, tā infrastruktūra ir tik laba, ka faktiski tu blakus mājām arī dzīvokļi dažādi. Ja? Teiksim, ir tādi projekti jaunie, kur ir pie mājas uzlādes. Jā, tas arī ir tikai normāli, un arī pie sēriju veidu kādiem projektiem tūmā ir lielveikali, tur ir tās uzlādes vietas, un tāpat varbūt, ja viņam nav mājās, viņam varbūt ir darbā un tā tālāk, un tā joprojām. Tā kā, protams, ne visiem tas der, bet, kā jau es teicu, mēs nemēģinām droši vien nevienu pierunāt, jo tā kā cilvēki paši ļoti labi zina, ko viņi vēlas, un zina arī, ko viņi nevēlas. Ja, un tieši tā, un tad
Un par tām cenām, ja, tad pat mājās tur varbūt tev nav pat lēta tā elektrība. Varbūt tev pat viņi ir bez maksas, ja tur ir viss tā saules sistēma. Visi ļoti labi zina par tiem biržas tarifiem, ja, un kā to visu tā kā. Tāpat arī mašīnām visas atliktās uzlādes, lai būtu viss maksimāli izdevīgi. Bet es tikko iedomājos, vēl runājot par tiem dzīvokļiem, vai gadījumā, piemēram, ja cilvēks, kurš dzīvo dzīvoklī, lādē savu elektroauto publiskās uzlādes stacijās, kuras skaitās dārgākas nekā lādējot mājās, vai viņš tāpat ietaupa nekā tad, ja viņš brauktu ar iekšdedzes dzinēju? Tīri cenu ziņā, izmaksu ziņā. Protams, tas arī jāskata individuāli, cik tu daudz brauc. Man šķiet, ka jā, jo normāli arī laikam, ja mēs ejam tajos ciparos statistikās, man liekas, ka šodien mēs runāsim tā virspusē, bet pieņemsim, ka vidēja elektromašīna tērē apmēram 15 kWh uz 100 km. Un tad mēs izrēķinām, cik maksā tas kilometrs. Ja es rēķinu, ka man mājās ne pēc biržas, bet pēc tāda vienkārši tarifu plāna maksā kaut kādi 20 centi apmēram. Ja? Tad es izrēķinu, ka man 100 km man maksā apmēram tur, cik sanāk 50 centi. Vai viena uzlāde, es izrēķinu, ka man viena uzlāde mājās maksā pieņemsim kaut kādi 7 eiro. Nav kalkulators pie rokas, bet es rēķināju, ka šobrīd pie degvielas cenām, ja degviela maksā nedaudz zem 2 eiro, tad jebkurā gadījumā sanāk, ka degvielu lietot iekšdedzes apmēram 3 reizes tā atšķirība ir. Ja, un plus vai vispār bez maksas, ja mums ir kaut kādi atvieglojumi vai kaut kāda saules tur. Jā, ok. Labi, ja Latvijā tā infrastruktūra attīstās, es pieņemu, ka diezgan tādā apmierinošā tempā, kā ir ar Eiropu, jo daudzi cilvēki mēdz ceļot ar mašīnām. Kā ir ceļot ar elektroauto? Cik tas ir ērti, cik tas ir izdevīgi? Vai tur nebūs kaut kādi starpgadījumi pa ceļam ar nespējām uzlādēt? Vai jums ir kaut kādi pieredzes stāsti varbūt no klientiem jau, kas ir ceļojuši? Jā, manā draugu lokā ir ģimenes, kas ir braukušas jau uz Spāniju. Jā, nav nekāda problēma. Vienkārši tas, ka tur ir jāizplāno. Arī jautājums, cik liela tev tā baterija. Ja tas auto ir tāds kaut kādā budžetā, kurš brauc tur, 300 maksimāli, tad varbūt būs foršāk, ka tev būtu tā mašīna, kas brauc tur 500 un vairāk, lai tev nav tās tie pārtraukumi. Un kaut gan no otras puses arī tu var apstāties, uzlādēt. Tur, ja tev ir advancēts elektromobils, kurš ātri spēj ņemt to elektrību, tad viņš arī tu ieej veikalā, padzer kafiju. Jo es ticu, ka ārzemēs tur ir vietas, kur pat tā infrastruktūra ir vēl labāka. Jā, tā kā. Bet kā es teicu, tas nav mans. Es noteikti nebraucu, tāpēc man tas pat to tā. Es iedziļinājos tajā jautājumā. Ja? Es tikko biju Kaunijā, burtiski pirms pāris dienām. Vienkārši krīt acīs tās uzlādes stacijas, un mēs ar to nodarbojamies, pārdodam elektroautomašīnas. Jā, pamanīju, es tā vienkārši padomāju, kur te varētu uzlādēties, te varētu. Un, tieši tas tuvākais ceļš, kas ved no Rīgas līdz Kaunijai, un navigācija ved. Un tur pa ceļam, tas bija brīvdienās, sestdien, pa ceļam tajās uzlādes stacijās, vienā bija 2 elektroauto, bet tur vēl bija pieejami kāds 5-6 uzlādes punkti, un vienā bija 1. Es tiem varam sakot, tas stāsts pa ceļam, ka tu brauc. Jā, protams, neviens tev negarantēs, ka vienmēr, kad tu brauks, tā stacija būs tieši tevi gaidījis, un neviens cits tur nebūs, nevarēja rezervēt to laiku, bet uz doto brīdi pēc fakta, un arī šī, un tagad paskatoties kaut kur atmiņas failos arī cits brauciens, tās stacijas nav tā, ka tur ir rindas, kā varbūt citreiz parādās kaut kāda bilde. Es nezinu, tas varbūt kaut kāds salidojums, nezinu, tur konkrētu marku modeļu, ka tiešām kaut kur brauc, es redzēju, ka es Amerikā, Kalifornijā, rindas ar Teslām. Tur ir varbūt kaut kāds apzināts pasākums, bet tad ikdienas braucienā tās stacijas ir pieejamas. Tās stacijas lielākoties lielceļa malā ir ātrās tā saucamās. Līdz ar to arī tev tur noteikti nav jāpavada stundas, un arī pat nav ieteicams vairāk no lietotāja viedokļa pat neizbraukt tukšu bateriju, bet, piemēram, piestāj tajā brīdī, ka tev ir 50%, 60%, vienkārši atpūties uz brīdi, uztais pauzīt un pieslēdz pie uzlādes. Jā, tas gan būs veselīgāk un labāk, un arī ātrāk mašīnā elektroauto, un arī ātrāk uzlāde tajā brīdī būs. Tā kā, jā, kaut kur papildus šī pauzīte būs jāuztais, bet varbūt iespējams tas pat ir labāk, ka tu nevis non-stopā brauc savas 5, 6, 7 stundas, jā, bet tu uztaisi ik pēc 3-4 stundām šo pauzīti. Jā, bet reāli tie, kas brauc ar iekšdedzes dzinējiem, cik
daudzi no viņiem tiešām brauc no pēdas 5-7 stundas. Nu, pa lielam jau visi apstājās pēc kaut kādām pāris stundām, lai izstaipītos, padzertos un pāēstu kaut ko. Nu, tad tajā pat laikā tu to vari vienmēr apvienot ar uzlādi. Tieši tā, nē. Nu, tas īsā atbild, viss ir ok, tā ir tāda reāla lietotāja pieredze un tiešām mēs jā, tur viss ir kārtībā. Es domāju, ka to tur tas, kas gribēs, izplānos, un mūsdienās tie rīki ir tik daudz, ir tie plānotāji, taču tagad ir, kad plāno braukt ar elektroauto, un tur sazīmē savu maršrutu. Tur jau, es domāju, ka mums tas nav jāstāsta. Mūsdienās cilvēki to zina, varbūt pat labāk kā par mums. Jā, pilnīgi atšķirīgi. 30 gadus, 5, 6, 7 atpakaļ mums daudz vairāk vajadzēja par to stāstīt. Patiesībā tā informācija pieejama, pieredze liela, ļoti daudziem jau ir elektroauto. Un bieži vien pat varbūt iespējams par kādu konkrētu modeli kaut ko nedaudz vairāk, kaut ko no citiem informācijas avotiem zina par mums. Mēs zinām tādu tehnisko bāzi, ražotāju informāciju, viss, kas saistīts, bet tur, teiksim, kaut kāda tīra atsauksmes, varbūt kaut kāda, no fórumiem dažāda informācija. Neret pircējs zina šo vairāk pat par mums, jo tā informācija pieejama. Tāds nedaudz varbūt atpakaļ ejot, kā mēs to visu zinām, mums jau nav tikai viena tā elektriskā mašīna, mums tomēr viņas ir tik daudz un tik sen un tik dažādas, jo mums ir, tā nav reklāma, bet mums ir 3 lieli spēcīgi zīmoli, kurā katram ir pat vairāk elektroauto vai lādējumi hibrīdi. Un tad mēs esam gājuši tam visam līdz gadu laikā, kad viņi ir attīstījušies, mainījušies, pilnveidojušies, gan tās uzlādes, gan tie akumulātori. Viss tā multivide, tas viss ir jauni. Tur tiešām ir daudz par ko runāt un stāstīt. Un tā ir forša tāda tēma, un tā ir tagad. Galvenais, tā ir tagad. Es teikšu tā, ka visi līdz tam nonāks. Jā, vienkārši ir kaut kādi, kas turēsies pretī ilgāk. Līdz pēdējiem. Jā, bet es saprotu, ka var patikt tur autiņi, iekšdedzes motori, tur viss tur jaudīgi. Jā, man arī patīk tas viss, bet kā ikdienas mašīna, vai kā otrā ikdienas kaut kādam tur skrējienam. Es domāju, ka nav nekā tiešām labāk. Tas ir tik ērti un tiešām pilsētu vidē. Ja tas vēl ir zaļi, izdevīgi, un tas, ko mēs pieskārāmies, ka tas ir lētāk. Tur un atbalsts tagad. Un atbalsts vēl, jā. Tur tiešām mēs tikai win. Tu man liekas, ka prasīja kaut ko par ziemu, vai ne? Vēl neprasīja. Ok, vēl likās, jā. Bet tas, ko es gribēju paprasīt, mēs šobrīd visu laiku runājam par tiem elektroauto, bet varbūt nedaudz bišķīt to salīdzinājumu ar ārējiem lādējumu hibrīdu. Un varbūt kaut kādas lielākās atšķirības vai, trūkumi, ieguvumi un tādas lietas. Jo, skaidrs, ka lielākais, kas klientiem jāņem vērā, tas ir viņa braukšanas paradumi. Tas droši vien izsver to, kādu automašīnu izvēlēties. Noteikti. Lādējamais hibrīds ir labs tajā, ka viņš praktiski ir tā kā pa pusē elektriska mašīna. Un tiešām viņš var arī tās pašas funkcijas veikt, bet žēl, ka viņam nav tie atvieglojumi, tad viņam ir parastās numurzīmes. Un tomēr tas nav elektrisks auto ar visām to izrietošajām sekām, jo viņš nebrauc kā elektriska mašīna pilnībā. Ja? Viņš nav pilnībā zaļš, viņš ir tajā brīdī, kad viņš netērē. Bet es, kā jau teicu, tā ir tāda laba pirmā pieredze par elektro, jo tomēr mēs tās mašīnas varam lietot tikai elektriskajā režīmā. Bet labi, ka viņas ir tik daudz un dažādas, un tāpēc arī cilvēki var izvēlēties, pamēģināt un saprast katrs, jo es arī negribu iedot kaut kādu vienu tādu, recepti vai savu kaut kādu viedokli, kas varbūt nav relevants un neatbilst pilnīgi visām vēlmēm. Tāpēc jāpamēģina katram savs. Tas nav tas pats. Elektriska mašīna vai lādējums hibrīds, tas ir tomēr dažādas lietas. Bet pluginiem ir varbūt kaut kādas jau, spriežot pēc tā, kas viņus parasti pērk, iezīmes, kādi cilvēki viņus izvēlās, vai kādiem braukšanas stilam vai kādiem ikdienas paradumiem, kuri izvēlas ārējiem lādējumos hibrīdus?
Nesat ievērojuši tādas? Esam. Nu, skaidrs, ka tas ir cilvēks, kurš vēl nav gatavs pārkāpt uz elektrisku mašīnu. Nu jā, kā jau mēs vai arī viņam, elektriskas mašīnas, ja viņas ir lielas ar lielu akumulātoru, viņas nav parasti, viņas parasti ir dārgākas. Ja, un tad teiksim, tas, kad lādējums hibrīds, ja viņu vēl atbalsta, tad, ja viņš ir liels, piemērots ģimenei un ar domu, ka ar viņu tomēr var aizbraukt tālāk, jo viņam ir tomēr bāka un motors, un tas summārais nobraukums tur ir tas 1000 km, jā, apmēram, tad tie, kuriem tas ir svarīgi, tad tie noteikti ir tie cilvēki, jā. Jā, es nezinu, kādu domā. Tā, ka viņi uzskata, ka tas iekšzemes dzinējs ir tāds kā drošības spilvens, tad, ja kaut kas ar to elektrosadaļu, ja saiet greizi, tad... Nu, nesaiet greizi, te varbūt vairāk tas, ka, ja gadījumā, pieņemsim, ar Škoda plug-in hibrīdiem ir iespējams nobraukt ar pilnu uzlādi, pieņemsim, ap 100 km. Jā. Vairāk vai mazāk, tas ir atkarīgs no āra temperatūras, reliefa, braukšanas stila un citiem parametriem. Un ja tajā dienā ir steidzami jābrauc tālāk kaut kur, ja piemēram izbrauc elektrību, tu vari braukt tālāk uz degvielu. Šie aspekti. Tas, kas ir, runājot ar lietotājiem, tiem, kam ir iespēja katru dienu veikt šo uzlādi, lielākā daļa ir veic šo uzlādu un brauc ar plug-in hibrīdu tīri elektriskajā. Uz elektrību. Jā, visu to maksimumu. Jā. Tā kā tas varbūt tas, kas ir novērots un tieši pēc sarunām ar lietotājiem, kad izmanto viņu kā elektro. Lai gan tur ir degviela, bet tā degviela tiek pildīta maksimāli pēc nepieciešamības tikai, ir, bet maksimāli elektroauto režīmā. Tāpēc, kad tu kā Dāvis teica, tās izmaksas ir krietni zemāks, tu mājās viņu uzlādē, tu skaties, ņemot vērā salīdzinot ar degvielas cenām, šobrīd uz doto brīdi vienkārši redz to ieguvumu krietni straujāk, ātrāk, un tu, kāpēc ne? Es viņu pielikšu lieku reizi, varbūt izmantošu elektrorežīmā, nevis izbraukšu un pēc tam kaut kādā likšu lādēties, bet tu uzreiz to sajūti. Tā kaut kā. Jā, un arī ja viņš brauc tā kā hibrīda režīmā, ne tikai izbraucot elektrību, arī tad viņš ir tā, ka daudz ekonomiskāks, tā, ka 3 reizes, ja, tur tas patēriņš tur sasniedz kaut kādus par 1,5 litru 100 km. Ja, tā kā tiešām smieklīgi maz tie cipari, liekas vispār neticam, kā var liela tā ģimenes mašīna tērēt tur 1,5 litru. Piemēram, Kodiaks, jā, lielais. Tieši tā, Kodiaks, jā, un tā ir liela ģimenes mašīna. Un viņai ir atbalsts. Vēlreiz, ja, kā, un tas atbalsts viņš ir mūsdienās jaunas automašīnas cilvēku pērk operatīvajā līzingā. Un operatīvā līzingā ir nepieciešams avans, pirmā iemaksa. Un šis atbalsts arī kalpo kā pirmā iemaksa, kas ir svarīgi. Ja, kas ir nosedz principā, ja teiksim, Kodiaks maksā ap 40,000, tad tie ir pilni 10%. Ja, faktiski, kas ir... tā vienkārši izsakoties, tu nāc pakaļ jaunai mašīnai un tev valsts tavā vietā samaksā avans. Kas tā vienkāršojam. Bet, Laba valsts, jā. Labi, mēs esam uzskaitījuši jau ļoti daudz visādas plusus un ieguvumus cilvēkiem, ja viņi izvēlētos braukt ar elektroauto, bet kā cilvēkam saprast, kurš viņam būs piemērotākais? Kurš, piemēram, būs piemērotāks ģimenei, kurš būs, pilsētai izdevīgāks vai izveicīgāks elektroauto? Tieši elektro vai? Jā. Redz, tātad mēs principā... Vai tur ir tikai izmēram nozīme vai vēl kaut kas ir jāņem vērā? Mēs šeit, mums ir 3 lieli zīmoli, ja? Škoda, Nissans, Hyundai. Katrā ir dažādi auto. Ja? Un arī tad jāņem vērā, protams, izmērs, cena, ja? Akumulātora ietilpība. Tur pārējais jau arī visās vizuālās aprīkojuma lietas un tas viss. Un, mums ir arī otra struktūra vienība, kas tirgo lietotas automašīnas, tāpēc mēs nevaram aizmirst to, ka to arī atbalsts tur ir. Bet skaidrs, ka jau jāskatās pēc iespējas droši vien jaunāks, ar mazāku nobraukumu. Mums arī ar garantiju vēl spēkā, kas nav mazs. Droši vien, kad ja tev ir elektriska mašīna, tad droši vien, kad gribi, lai tev ir garantija, jo jaunai mašīnai ir 5 gadu garantija, plus baterijai ir 8 gadi, tas ir nozares standarts. Ja? Tad akumulātoram ir 8 gadi, 160,000, kas ir forši. Jo skaidrs, ka visi, ja liekas, ka elektriska mašīna ir sarežģītāka un tur var kaut kas notikt, tad ja tev ir 8 gadi, 160,000 akumulātoru, un tu tāds relatīvi mierīgs esi par to. Tu nopērc jau ar elektrisku mašīnu, ja, un domā, vai tur kaut kas varētu notikt vai nē. Kaut gan elektriska mašīnas uzbūve ir diezgan vienkārši.
Es nezinu, vai mēs šodien runāsim par kaut kādu tehnisko uzbūvu, par tām visām lietām. Tad iedzīt kaut kādu izjauktu elektroauto. Mums bija agrāk, mums bija Nissan Leafs, šārsgriezumā, kur varēja redzēt, kas tur ir, kā tur akmotors. Īsumā baigi forši. Un tad, kad tas bija, tad likās tā. Un tagad, man liekas, ka būtu pat vēl interesantāk, jo tagad tas ir vēl tā kā aktualizējies vēl vairāk. Jā, jo mēs jau esam tomēr izgājuši cauri tiem atbalstiem jau, kurais jau tas jau ir, jau tas atbalsta piegājiens. Nu, privātpersonam otrais. Jo pirmais tika pagarināts, bija grozījumi, papildus finansējums, papildus grozījumi, pienāca tās klāt, kad ir arī atbalsta plug-in hibrīds, tad goda ģimenes kartes turētājiem, bet kopumā šīs sanāk otrā. Pirmā programma bija tikai juridiskām personām un valsts pašvaldības iestādēm tas bija 2014. gadā. Pirmā programma. Jau pat tik sen, ja? Jā, bija arī altuma programmas dažādas, un privāta personām šī ir otrā. Jautājums bija, tu uzdevi jautājumu par to, kā izvēlēties elektroauto savā. Manāk prātā viens no šķiet varētu būt tāda objektīva salīdzinājuma dati ir paskatīties tehniskajā apskatē esošajā automašīnā, no apskates līdz apskatē, cik daudz nobrauc gadu laikā. Līdz ar to, tur kaut kā sadalot gadu griezumā, vienas dienas griezumā var apstīties, cik ir tas dienas nobraukums pēc vajadzībām un, attiecīgi, pēc tā arī skatīties, ja tā salīdzināt tieši ciparos jauno elektroauto, jo, ja tev arī varbūt ikdienā nav nepieciešams veikt lielus attālums, varbūt arī nevajag tur ar vislielāko bateriju. Tīri no tāda kopējās situācijas skatoties, jo mazāk baterija mašīna būs lētāk, mašīna būs vieglāk. Tas viens no rādītājiem tehniskās apskates savā starp divām. Un arī, man liekas, ka cilvēki vienmēr grib nopirkt to visdārgāko, ar vislielāko akumulātoru, visaprīkātāko, bet nereti īstenībā vajag pirkt tādu tiešām atbilstošu tām vēlmēm. Tā kā es saku, tad tāda normāla elektromašīna maksā, bet brauc 300 km. Un tad normāli cilvēkam droši vien, kad ikdienā tas ir pilnīgi pietiekams. Ja viņš vēl apmēram saprot, kur viņš lādēs. Viss, un nevajag viņu arī pārāk tieši tā, jo katrs tas solīts, akumulātora ietilpība, vai tas ir jau varbūt pilnpiedziņa, vai tie ir divi motori. Jo tā ir, kad mēs esam pieraduši tur braukt ar veciem jaudīgiem dīzeļiem, un tad mēs neesam gatavi it kā pārkāpt nekur mazāk jaudīgā, bet uz to ir ļoti vienkārši atbildi, jo elektriskās mašīnas ir jaudīgas, ir ātras, viss, tā kā tiešām gandrīz tiešām pilnīgi visas. Arī mazais Insters? Jā, arī mazais Insters. Protams, jāsaprot objektīvi, pret ko mēs salīdzinām, bet tur ir tas griezes moments ir uzreiz un momentā bez nekādām pārrāvumiem vai raustīšanās. Tādā ziņā. Ar to tur viss ir ok. Un interesanti, ka tagad jau tos vecos dīzeļus jau drusciņi tur tā kā smacē un grib, un tas arī, es domāju, kaut kā palīdz. Būs noteikti kaut kādi, kas teiks, bet ko tu tur, jūs ar saviem tosteriem tur, ko jūs tur tagad, bet tas, ko es teicu, ne visiem, mēs neuzspēžam to viedokli, vienkārši visi līdz tam nonāk un tādam ikdienas gaitām, tas produkts ir labs un vienkārši tur, nevajag tam pretoties. Jo redz arī viena no valsts atbalsta tām sastāvdaļām ir lietot auto norakstīšanas iespēja. Jā, arī. Kas tev dod vēl papildus atbalstu. Jā. Cik viņi deva par to? Plus 2000. Plus 2000. Tas jāsaprot, ja tiešām pats vairs to auto nevar pārdot par 2000, bet viņš tur ir... Mums par to jārunā, jo Latvijā vidējais auto, mēs sekojam statistikai, regulēts, bet mēs kā nozares cilvēki. Un tas vidējais autoparks ir vecs. Un skaidrs, ka tās mašīnas tiešām ir vecas un nolietotas. Un varbūt kādam jau sarūsējušas un tā tālāk. Tā kā tas nereti tas ir tāds labs variants. Tiešām atdot, saņemt tur svaigumiņu no salona jaunu. Tieši tā. Labi, ko es darīšu pēc tiem 5 gadiem, tad, kad beigsies līzings, beigsies atbalsts, es visus nosacījumus pret valsti būšu izpildījis, ko tad? Jā, tev jānobrauc 60,000 un tad viņš skaitās izmantots. Vai tu nobrauc viņu 2-3 gados vai visa perioda laikā, tad tev saistības beidzas. Un tad ir jautājums par mašīnu. Jautājums, kā tu auto iegādājies operatīvā līzingā, finanšu līzingā, uzreiz nopērts.
Visi, protams, domā, ka elektroautomašīnas ātri zaudē savu vērtību. Nu, ne visas. Jautājums, pa cik tu viņu nopērc? Vai Tas ir atkarīgs arī no baterijas lieluma, vai ne? No lietošanas, kā viņi arī nolietos, un no modeļa, no likviditātes. Tas arī ir svarīgi. Un no viss, kā tu nopērc. Ja tu nopērc ar atlaidi, ar atbalstu, ar norakstīto mašīnu, nodod vēl savu, tas viss ir jāņem vērā. Un beigās tev tas, cik ir bijis tas tavs ieguldījums. Ja? Ja tas maksājums ir, tāds, man patīk teikt, komfortabls, un vispārējās izmaksas tu samazini, tas viss ir jārēķina kopumā. Un tad, kurš no mūsu pārdotajiem modeļiem šobrīd ir vislikvidākais? No elektroautos, es domāju. Es domāju, ka noteikti. Reklāmas sadaļa. Es domāju, ka noteikti Škodas tās ir, bet Nissans ir, ir kas fundaments licis elektriskajā Leafs, un tūlīt būs jauns Leafs. Tur jauna elektriska mikra jau stāv, kas arī ir foršs tāds futuristiski, kaut kas moderni klasika, tāds auto. Hyundai vispār korejieši tie ir līderi, Vilnis droši vien mācās pastāstīt par Hyundai. Viņš ļoti labi zina tās visas lietas, cik tur. Hyundai tur ir ļoti daudz auto, sākot no Ioniq Konas. Tad arī, ja kāds domā lietot mašīnu pirkt, tad Konām tā sniedzamība ir lietotām super vienkārši. Starp citu, Facebookā tā lielā elektroauto grupa. Tur diskusijas ļoti bieži ir par to, kādu man mašīnu izvēlēties, ko man pirkt, skatos lietot, kam man pievērst uzmanību. Un cik es esmu lasījis komentārus, ļoti bieži iesaka tieši korejiešus, tieši Hyundaju, Konu, kā vienu no tādiem priekšgājējiem tam visam, ka tas ir... Izvēle tiešām ir. Tas ir labs variants. Protams, ka ne visiem tas der. Vairāk, varbūt, kam patīk Eiropas auto, tad tā Škoda. Tur katram ir savi plusi, un noteikti, kad katrs atradīs sev, bet vajag skatīties, vajag salīdzināt. Protams, tā informācija ir daudz, un galvenais, lai viņi ir tāda objektīva, vai ne? Jo parasti man ļoti nepatīk, kad cilvēki stāsta kaut ko viņi paši nelieto, viņi ir no kaut kurienes kaut ko savākuši tādu informāciju arī, un tie, kas ir kaut ko vienreiz izbraukuši, tā nav tāda ikdienas lietošana, un tāda reāla lietotāja pieredze ir ļoti svarīga, un saku, mēs tiešām esam tādi ar Vilnu ikdienas lietotāji, es pat pilnīgi ikdienā, un mūsu visi uzņēmuma auto jau gadiem, tiešām tā kā. Labi, viens ir tagad vasarā ir ļoti forši, bet kā būs ziemā? Jo man liekas, ka ziemas periods kontekstā ar elektroauto arī ir viens no lielākajiem mītiem, ka nevarēs piedarbināt, tu pamodīsies, tev būs tukša baterija, un tu nobrauksi, 10 kilometrus apmēram, un nekādas apsildes vispār aizmirst par to. Ziemā bija super. Ziemā bija vēl labāk, vispār labākais variants ir ziemā elektriska mašīna, jo pagājušā ziema bija ļoti, ļoti augsta ar sniegu arī, Un super, tev ir aplikācija, tu ieslēdz, vai uzliec timeru, vai ieslēdz attālināt, tev viss ir silts, ja viņi tev stāv apsnigus, tu viss nokūst ātri, un tu iekāp mašīnā, tu ieslēdz drivā un tu brauc, tev nav nekas jāpasilda, un tur kaut kādi, pieņemsim, mēs runājam par kaut kādu iekšdedz dzinēju vai dīzeli, vai vēl kaut ko, tur ir tik daudz, tomēr tie kustīgie elementi, vai ne, kur kaut kādas droselītes, klapītes, kas tur salā var neatvērties, vēl kaut ko, tur tie slēgumi augstā eļļa, kas ir salā, tur tā kā elektrikai vēl viens arguments, tiešām, kas bija vēl foršāk. Jā, bet realitātē, cik lielā mērā samazinās tas nobraucamais attālums augstākā periodā? Ja tas noteikti arī jāņem vērā, plānojot kaut kādas ikdienas gaitas. Noteikti, jā, bet tā ziemas arī viņi ir vienkārši sniegota vai augsta, ja tur tie grādi ir ap nulīti vai tur ir +5 vai -20, tur. Jā, var sasniegt. Nezinu, Vilni, varbūt tu zini precīzi cipars, cik samazinās nobrauktie kilometri. Tu pastāstīji tagad par to labo, cik forši elektroauto uzsildīt, bet tu nāc pie elektroauto ir silts, kā priekšam man tad jāstāst par to, cik samazinās nobraukumu. Jā, tas, protams, ir atkarīgs no vairākiem aspektiem. Jo zemāka temperatūra, jo mazāk var nobraukt līdzīgi kā arī ar iekšdedzinēju darbināmām automašīnām, jo zemāka temperatūra, jo lielāks degvielas patēriņš.
par cik atkal ir. Vai mēs braucam pilsētā, vai mēs, teiksim, braucam dinamiski ātri un vēl vairāk faktori. Bet es negribētu šobrīd spekulēt kaut kādiem konkrētiem procentiem, jo tas ir atkarīgs no tā, cik barga ziema. Un, ja šogad mums tiešām bija ziema un slēpošanas kurorti, beidzot varēja nepārtraukt kādus 2 mēnešus vai pat vairāk strādāt no vietas. Un tas arī ir labi, kad ir ziema. Es nezinu, 25, 30% mazāk. Tas tāds biežāk ir vispār minēts publiskajā telpā un atsaucoties uz ziemu vasaru salīdzinājumu. Ja? Un, ja nu pēkšņi uznāk tie -30 vai kā, nu tad droši vien, ka vairāk. Te ir atkal jāņem vērā tas, kur mēs braucam. Mēs braucam pa lielu ceļu, kur nenotiek ne rekuperācija, nekas, respektīvi ir tikai enerģijas patēriņš. Dāva pieminēja tā salona temperatūra, nu tur arī dažādi cilvēkiem ir dažādi komforta līmeņi. Kādam ir 20, ir ok, 21, kādam vajag 24. Jā. Tas arī noteikti ietekmēs tāpat kā degvielas patēriņu. Jā. Kā mazāk būs, par cik, tur ir tādi drusku vairāk faktori par to, vai var iedarbināt vai nevar iedarbināt. Nu, tad ir tā, ka elektroauto, tāpat kā jebkurai citai automašīnai, ir 12 voltu akumulators, kas tā kā vispār to mašīnu palaiž, jā, un visi aksesuāri vispārējais darbojas. Nu, ja tas būs nosēdies, tad tas būs nosēdies. Jā. Tāpat tas ir jāatdzīvina, lai mašīna varētu, tā kā arī elektroauto var ieslēgt, jā, lai viņš sāk darboties. Ir 2 akumulatori elektroauto. Tad lielais tas vilkums akumulators, jā, kas to mašīnu tika kustina uz priekšu un ir tas mazais 12 volts. Tā kā klasiskajām mašīnām, jā, un mazais akumulators. Nu, jā, kopā ar elektromotoru dara to, lai tā mašīna brauc uz priekšu, bet tas mazais tas tāpat kā visiem citiem. Jā, Bet normāli ir tā, ka ir ar aplikāciju, un ja tur tas spriegums ir mazāks, ja, tad viņš jau brīdina laicīgi. Arī varbūt iepriekšējā braukšanas reizē viņš pabrīdina, kad vai aplikācija atnāk, kad ja zinu, kad bija kaut kāda situācija, kad nevarēja ar aplikāciju palaist sildīt automašīnu, jo atnāca paziņojums, ka mazais 12 voltu akumulators ir zems spriegums, un viņš viņu nepalaiž, lai nav tā, ka atnāca uz mašīnu un nevar ieslēgt. Ja, viņš neuzsilda viņu, ja, un tad tu saproti, ok, tad vai man ir jāuzliek lādēt vai jāpabrauc, lai viņš pats tur tas mazais akumulators salādējas. Normāli ir, ka mēs jau to zinām un esam sagatavoti. Visām mūsu markām ir šādas aplikācijas, kuras tas jauniem noteikti, jā. Vecākiem varbūt kaut kādi varbūt vecāki, kur tur nav, bet man liekas, ka ar kaut kādiem atjaunojumiem tas ir tiešām ok un normāli. Ko es vēl par, ja mēs ejam dziļumā par kaut kādām lietām, kas saistītas ar akumulātoru, tur tiem veidiem. Par baterijām, jā. Jo tad Vilnis teica, cik tur varētu kristies tās, ir tur vienam veidam, viņš tā kā notur augstumā ilgāk, un otram, kurš tur, ja, tā kā, es tiešām nezinu, vai mums vajag detalizēt to pietu, jo ja vajag, tad varbūt mēs varam uztaisīt kādreiz atsevišķu kaut kādu sarunu par akumulātoru veidiem un pieaicināt kaut ko no servisa, bet Nu, labi, bet tādi globālie jautājumi, tādi atslēgas informācija par baterijām. Tu pieminēji sākumā garantiju, ka baterijām ir 8 gadu garantija. Cik vispār ilgi kalpo elektroauto baterijas? Jā, tas ir arī ļoti atkarīgs no tā, kā mēs viņus lietosim. Ja mēs nopērkam jaunu mašīnu, mēs esam pirmie lietotāji, un mēs zinām, kāda veida mums ir akumulators, ka mums ir tur, kaut kādas rekomendācijas, ja? Tad mēs viņu lādējam tur lēnākā vai tādā puslēnā uzlādē, ja? Tur nelādējam pie ātrajām uzlādēm, kas tur to akumulātoru karsē. Ja? Tur nevienmēr vajag līdz 100 km pielādēt, ja mēs zinām, ka mums nebūs nepieciešams tāls brauciens. Ja? Mums nevajag maksimālo sniedzamību, mums tur ikdienas pilsētas lietošanai, un mēs zinām, ka mēs atkal tiksim pie uzlādes, tur vakarā vai pēc dienas vai pēc 2, ja? Un man tur tik kilometru pietiks, tad tā kā tas arī ir ļoti individuāli un jāņem vērā. Un ja tas par to autobusu, ko iepriekšējais saimnieks rūpējies, tad viņš arī labāk kalpos. Un tas, ko tagad lietotā mašīnām laikam viss prasa, ir tā state of charge. Jā, es tieši gribēju prasīt. Tas ir apmēram tā kā baterijas veselība, līdzīgi kā telefoniem, vai ne? Tur ir vairāki parametri, jo servisa kolēģi noteikti zinās precīzāk. Viņi tur var pateikt kaut kā tiešām tur lielo to testu, to tu nevar vienkārši izdrukāt ātri. Tur viņš jātais ir kaut kāds vairākas dienas, tur detalizēti tas ir. Bet tādu ātro laikam var vienkārši redzēt, cik mašīnai ir bijušas procentuāli tās DC ātrās uzlādes. Jā, tā kā cik procentuāli pieņemsim tur, cik no visa uzlādes apjoma,
pieņemsim, pusi laika tā mašīna ir bijusi pie ātrā uzlādes vada vai pat, nezinu, 80%. Tad tu saproti, ok, ja viņš tur karsēts, ir vēl kaut ko, tad kaut ko tas var izdarīt. Bet noteikti tad jādod ir kaut kādam oficiālam servisam vai kvalificētam speciālistiem vai dīlerim, lai pārbauda. Bet tad sanāk, ka elektroauto izdevīgāk un pareizāk ir lādēt ar lēnāku uzlādi nekā ar ātro visu laiku, kas varbūt varētu šķist komfortablāk. Ātrā uzlāde ir ļoti forša un ērta, ja kaut kādos braucienos, ja, vai arī tas ir kā variants, ja nav vispār uzlādes, vai arī varbūt kaut kādam, kuram vispār ir tikai šī opcija. Tad tas vairāk to akumulātoru vienkārši karsē. Jā, viņš arī atkarībā no tiem akumulātoru veidiem. Ja ir tie divi, ja, kurā vienā ir tas ķīmiskais sastāvs, tur arī droši vien būtu tādi vairāk speciālisti, kas zinās teikt, bet viņš tur, kur tiem ķīmiskiem elementiem viņiem nepatīk, ka viņus tur karsē un līdz 100, ka viņi tur rodās tādi, ja viņi tur izplašās un ja viņi tā mašīna stāv vēl pilni 100% uzlādēta karstumā, tad tas tur nav veselīgi. Un arī, ja viņi ir līdz 100 uzlādēti, viņai nav vietas, kur rekuperēties. Rekuperācija tas ir tā vienkāršā valodā, kad atlaid gāzes pedāli, kad viņa pati jau tā kā stājās bremzē, un tad tur ir dažādi režīmi. Un tad viņš atgūst to enerģiju un dod atpakaļ uz akumulātoru. Un, ja viņi ir pilnībā uzlādēti, tad viņiem nav tā vietiņa, kur tāpēc ir tie 80 arī. Un, šīs lietas, bet tās es domāju, ka pats lietotājs jau, kad viņam tā mašīna ir, viņš jau pats saprot, kas viņam ir, kāda specifikā viņš brauc, kur un kā viņš lādēs, līdz cik daudz. Un tas pilnīgi normāli, manuprāt, tādu iedot tādu vienu recepti. Es teiktu, ka to laikam pat nevajag. Vēl vairāk mēs runājam primāri par jaunām automašīnām ar pilnu garantiju. Ja? Un, kas var būt vēl labāks? Mēs arī pērkam to sirdsmieru, ja? vai maksājam to mēnešu maksājumu par to sirdsmieru, kad man ir jauns produkts un visu un es braucu. Ja? Un tad ražotājs ir paredzējis un lādēt, lietot. Un, ja tiešām ja arī kaut kas notiks, tad tas notiks tajā garantijas laikā. Un, ja arī tur būs, tad jau arī pat ne tikai mēs kā dīlers, bet rūpnīca strādā un garantijas departaments darbojas. Ja, un, domāju, ir kaut kāda riska, ko viņi ir paredzējuši. Un mums ir tas atbalsts, tā aizmuguri, kad lietotai mašīnai, jā, tad tu tur var būt piesardzīgāks un domāt, jā, kaut kā saudzīgāk lādēt, pavisam lēni vai puslēni. Ja. Vēl viena lieta, kas man liekas ir ļoti būtiska. Mēs runājam par to izvēli un to iegādi un kam pirkt, kam nepirkt, bet tajā brīdī, kad tas cilvēks to mašīnu ir nopircis, viņš kaut kādu laiku ar viņu brauc, un tad pienāk laiks, ka viņam ir jābrauc uz servisu. Vai šajā sakarā ir kaut kādas atšķirības, nezinu, apkopju intervālos, izmaksās, vienmēr visus interesē izmaksas vai specifikā, kas tiek darīts apkopēs elektroauto un tādas nianses? Kādas ir atšķirības starp iekšzemes un elektroauto? Elektriskajai mašīnai nav iekšzemes dzinēja. Ja? Nē, es saku, kādas ir atšķirības starp servisa sadaļu. Elektriska mašīna pat pa sevi ir ļoti uzbūvē salīdzinoši vienkārša. Bet tajā pašā laikā tur ir daudz, bet tieši no apkopja viedokļa, ja? Tur eļļa nav jāmaina. Tur ir droši vien ritošā daļa, ja? Cik manas tehniskās zināšanas sniedzas tālu. Jā, bet ritošo daļu jau neapkopja, bet tur jau remontē pēc fakta. Tad tas tur ir bremzes, ja? Datoru pieslēgums. Laikam tas ir tas būtiskākais. Bet te arī es domāju, ka jāaicina tie servis kolēģi, lai tad viņi pastāstīja. Es domāju, ka tur viss ir. Tas ir mūsu podkāstu nākamajā sērijā. Vilni, ko tu saki vispār? Jā, tieši tā jādod vārds kolēģim servisā, lai pastāv detalizētāk tas, ko teica, mazāk detaļu pēc būtības, mazāk tehnisko šķidrumu. Tāpat, protams, ritošā daļa jāpārbauda. Negluži neremontēt, bet uztaisīt apkopu, bremžu profilakse, virsbūves pārbaude, datoru pieslēgums. Jā, detalizētāk, lai pastāst kolēģim servisā. Labi, bet viena nianse, ko jūs noteikti zināsiet, ir apkopju biežums. Vai tas ir jāveic biežāk? Respektīvi, apkopas ir arī īsāku intervālu vai tieši pretēji ar garāku intervālu? Uz doto brīdi jaunākās paudzes elektromobīļiem retāk. Jā, teiksim, vai nu reizes gadā 30,000 vai reizes 2 gados 30,000 vai vispār tikai reizes 2 gados neatkarīgi no nobraukumā, tas kā kuram ražotājiem, bet kopumā ir retāk. Jā. Varbūt tas arī saistīts, noteikti tas ir saistīts ar to, ka nav jāmaina šī eļļa, kur
tomēr, jā, 2 gados gluži bez nobraukuma nebūtu iespējams. Jā, varbūt tās atšķirības, cik ilgu laiku aizņem, ja mašīna lādē mājās. Jo es saprotu, ka tur arī ir dažādas iespējas. Citi lādē pie rozetes. Ir redzēts internetā visādas bildes, kur no daudz dzīvokļu nama logiem izkarina pagarinātājs un pieslēdz mašīnas. Tas ir variants. Citiem ir, nezinu, kā ir latviski wallboxi uzstādīti mājās. Sienas kastes. Valsts valodas centrs mums pateiks paldies par šo tulkojumu. Jā, cik ilgu laiku tas aizņem, cik ilgā laikā var publiskajā uzlādē uzlādēt, piemēram, automašīnu. Un tur arī ir atšķirības, vai tā ir tad ātrā uzlāde vai lēnāka uzlāde. Nu, tad, ja mājās ir tas 3-fāžu, tas oriģinālais vats, tad es apmēram rēķinu tā, man vajag apmēram 4 stundas, lai es viņu to mašīnu uzlādētu. No 0 līdz 100? Jā. Es, piemēram, negribu viņu atstāt par nakti. Es viņu atnāku mājās, viņu uzlādēju, un līdz iešanai gulēt es jau viņu varu noņemt nost, lai viņi nepaliek tur pilnībā lādēties. Jo daudzi domā, varbūt tas nav labi, ka viņi tur tomēr ir liela jauda, tur var kaut kas karsts, vēl kaut ko, tur riski kaut kādi. Tad, uzlādē, labi, bet, piemēram, paziņojumu telefonā. Ja tu esi kaut kur ceļā un tu tagad iebrauc degvielas uzpildes stacijā, uztais kafijas pauzi, tu tur esi 20 minūtes, piemēram. Jā. Cik daudz tu vari uzlādēt pa to laiku? Teiksim, kilometru ziņā, cik tev pienāks klāt nobraukt saviem attālumā. Jā, negribās to visu sarežģīt, bet ja tā tava mašīna spēja ņemt to tur pieņemsim lielais jaudīgais kaut kāds, es nezinu, cik mēs mūsu izpratnē lielais jaudīgais, DC uzlāde sākas no 50. Mums, piemēram, šeit pie mājas ir 50 kW uzlāde, kas ir jau ātri. Iedomājies, ja mums ir mājās tas 11 skaitās ātrs, tad tas 50 ir vēl 5 reizes ātrāks. Un, ja pieņemsim, man baterija ir 60 un viņš dod iekšā ar 50 ātrumu, tas nozīmē, ka man vajag 1 stundu tikai. Tas nozīmē, ka 20 minūtēs tu kaut kādu nosacītu trešdaļu no baterijas pielādēji klāt, vai ne? Tā rupi rēķināt. Vai es nemāku rēķināt? Es droši vien, ka tas ir mūsu kaut kāds tāds profesionālais, ka mums tas varbūt kaut kā es mēģinu tā vienkāršāk. Bet īstenībā, ja tajā brīdī, kad tu saproti, cik tas vats, tā teikt, dod to ātrumu, teiksim, cik ātri to degvielu uzpildīt, pieņems, tu ar kanniņu lejot, tu tur ielēji 100 gramus, pats lejot benzīnu, kā tur ielēji ātri. Ja tajā brīdī, kad tu saproti, vai 2 vai 11, un tie varianti īstenībā nav jau tik daudz, un tajā brīdī tu jau pats zini, cik tev ir liela tā bāka, cik tev liela ietilpība ir tam akumulatoram. Un tad pavisam vienkārši tu jau pats sarēķini, un tu jau arī redzi, tev jau arī pieliekot to vadu, viņš jau parāda, cik laiku vajadzēs līdz pilnai uzlādē, vai līdz 80%. Cik populāri ir kaut kādi 50 50 laikam bija populāri. Tagad jau laikam 150 populārāk. Kā ir Vilna vispār? Tu zini labāk par visām šīm uzlādēm. Droši vien kaut kāda no tā saucamajām ātrajām stacijām trešdaļa vai trešdaļa pusi ir, manuprāt, varētu būt tie 50 kW. Labi, jāskatās statistikā uz jautājumu, cik apmēram droši vien kaut kādas diapazonā 20-30 minūtes būtu jāpavada šajā stacijā, lai pieņemsim uzlādēt no 20-80%. Attiecīgi, ja elektroauto spēja nobraukt 400, lai tu varētu lai tu varētu pielādēt elektrību, pieņemsim 250 km, tad 20-30 minūtes. Tā, ļoti provizoriski. Jā, jo tur jau arī pats zinot to, ka tas maksā kaut ko, ja pieņemsim, ja tu ikdienā lādē tur mājās vai tur, nezinu, kaut kur ar lēto elektrību nosacīt, tad tajā ceļā tu zini, ka tev tur 40 centi maksā kilovats, vai tev vispār jāmaksā, 20 centi par minūti, tad tu neesi ieinteresēts tur ilgi pie tā vada sēdēt, tad tu vienkārši pielādē tik, cik tev vajag, tur no Talsiem līdz, Rojai. Un cik tev pietiek, jo tu zini, ka galā tur būs, un tu tur necenties viņu pielādēt līdz 100 vai vēl kaut ko. Tad, tas var likties sarežģītāk, bet tajā brīdī, kad tas viss ir, man liekas, ka laika jautājums, jo tu viss pierodi, un tas pat ir... Tu iemācies to rēķināt, tu iemācies tam sekot līdzi, plānot visas tās lietas, un tad tas kļūst par tavu, man liekas, easy peasy ikdiena. Jā, mēs visi esam dažādi, un tieši tāpēc tās mašīnas arī ir tik daudz un dažādas, bet tajā visā... Nav sarežģīti, absolūti. Nav. Uzņēmu laiku, piestāju stacijā, iegāju iekšā. Es jau sākumā teicu, bet tad precīzāk neatceros, vai minūtes pateicam, mēs tagad atgriežamies pie minūtēm. Piebraucu, pievienoju, iegāju iekšā, drusciņi bišķiņ, mini rindā bija jāpastāv pēc kafijas, kamēr samaksāju, kamēr nesteidzoties atnāca atpakaļ.
kamēr paskatījos tur maršrutu, kopā 18 minūtes. Un tajā pēc 18 minūtēs, tas bija ar Hyundai elektroauto, pielādēju nobraukumam, man liekas, ka 170 km. Jā. Daudz maz, katrs pats var skatīties, kā Dāvis teica, stacijas ir dažādas, bet 20-30 minūtes, tas ir ilgākais. Parasti jau daudz lietotāji vispār piestāja. Ja piestāja kaut kur 10-15 minūtes, protams, ja tu brauc tālāk, ja tas ir starpvalstu braucieni, tad brauc tālāk, lādē tajā pieturā ilgāk, lai attiecīgi mazāk pietur. Ja te patās līdz Daugavpilī vai Alūks, Ventspils, Liepāja varbūt pat nevajadzēs pat ceļam stāties, bet tālāk braucot, tu gribi. Neizbrauc tukši, jā, piestāja 10 minūtes. Šobrīd var līdz, piemēram, Liepājā vai Daugavpilī aizbraukt? Var redzēt, elektroauto arī dažādi, jā. Šobrīd tik mums pašiem ir tas diapazons baterijām, pieņemsim, sākot ar, kāda mums ir mazākā, 20, 30. Tas 9, laikam, vai 40. Tagad būs Epikam. Tik daudz elektroautu mēs pat paši jau labi, pieņemsim, sākot ar 42 līdz pat 110. Attiecīgi tas ir baterijas ietilpība un attiecīgi nobraukumi. 600, 327 līdz 600, manuprāt, tāda. Šobrīd, vai pat vairāk pat 600. Daugavpils ir pie 400 droši vien, plus mīnus. Jā, Liepāja bišķi mazāk. Liepāja, jā, 200. Tad tu pieņemsim pusītē, tu piestāji pēc kafijas un tur pieliec viņu pie vada uz 10-15 minūtēm. Vai vispār vai vispār vajag. Ir jau taču dažādi arī kursorā brauc Kristaps Kutevs. Jā. Tur ir viņam viss kurpulozi un detalizēti. Ja kāds vēlās paskatīties precīzi, tad tur viss šobrīd pieejamais. Viņš jau katru jaunu auto ņem. Elektrum pieejams ir ļoti labi arī testi, jo viņi veic divus. Jā. Viņi veic gan ziemā, gan vasarā, kas šķiet diezgan objektīvi. Jā. Viņi mēra tātad gan enerģijas patēriņu, pavadīto laiku. Tiešām iesaka apskatīties. Elektrum Drive, manuprāt, sadaļa, viņiem ir savs vesels arhīvs šobrīd ar ļoti daudz dažādiem elektroauto, ļoti noderīga informācija. Jo šeit arī svarīgi, mēs vienmēr tur runājam, par ko var nobraukt, cik ir patēriņa ziema, vasara, bet tur viņi veic vasaras un ziemas tests, un tad tev ir objektīvi dati. Noteikti nevajag vispārināt, jo katram ir tā specifika. Jā, vai paskatīties tiešām, kā tu teici, starp apskatēm, jā, cik tu vispār brauc kilometrus daudz, vai arī un ikdienā kādas ir tavi paradumi. Jā, tad, varbūt tu dzīvo Teikā un tu brauc katru dienu uz Pārdaugava un tie ir summāri 15 km. Tas sanāk dienā tu nobrauc tur 30. Lai rēķinām, ka ziemā tur tas būs vairāk tērēs, ja tu pieņemsim, tu vari izrēķināt, ka dienā tos nobraukums ir līdz 100 km ar visām apsildēm, ar visu. Ja, tā kā es teicu, pati salīdzinoši vienkāršākā mašīna brauc 300 km, tad izrēķini, cik ilgam laikam tev pietiks ar vienu uzlādi publiskajā vietā. Ja? Tā kā es pieņemu, ka lielam vairumam tā varētu būt vesela nedēļa. Ja, tu vienkārši uzlādē un tu brauc. Jā, tā kā skaidrs, ka tā pieredze viņa rodas lietojot. Skaidrs, ka neviens negrib varbūt kļūt par eksperimentu Rusiju, tagad nopirkšu un tad jau skatīsies. Tam jābūt atbildīgam pirkumam. Jā. Tāpat kā pa lielam visiem pārējiem. Bet es saku, ja tu brauc tur ikdienā uz darbu atpakaļ, jā, un tur, vakarā vēl kaut kur, un tas viss tas maksimālais ikdienas kilometru skaits ir tik, tad tā jau mēs runājām, tur stāvot tai mašīnai nekrīt tas range, ja, tu viņu noliki ar 250 km, ja, un atnāc pēc laika, pēc dienām vai nedēļas, viņam tur ir jābūt. Ja, arī augstumā tas nekrītās vai krītās? Augstumā nedaudz varbūt, bet principā ir arī tās divu veidu baterijas. Tā vienai viņš saglabāja ļoti labi, tā otrai varbūt man nedaudz, ja, bet tie nav tur, 10 km, ja, tie ir varbūt kaut kādas dažas vienības. Labi, parunāsim par mūsu māju, par mūsu elektroauto. Jūs paši izteicāties, ka mums ir ļoti plašs elektroauto klāsts. Kādi ir mums šobrīd aktuālākie modeļi, kuri mums ir pārdošanā, kurus var dabūt ar valsts atbalstu? Te ir viss. Kas ir ejošākie? Tas ir ļoti daudz, tiešām ļoti daudz mašīnas. Katrā zīmolā ir, tur tiešām jāsaka, man liekas, ka mēs kaut kad vienreiz skaitījām, bija kopā 30. Kopā 30 vienības kaut kas sanāk kopā ar... Bet tas jau ir ar kaut kādām... modeļu versijām? Šobrīd
5 jauni modeļi, kas mūsu salonā šogad parādīsies visi elektroauto. Vēl parādīsies 5 jauni? Jā, viens jau ir. Nissan Micra jau ir salonā, šodien iedzinām. Jā, es nepamanu. Jā, Nissan Micra. Un Nissan Leaf jaunais, kas ir elektroauto. Aizsācies pirmais, laikam, sērija veidā, ko sāka ražot. Pilnīgi jaunais, nevis modernizētājs. Man liekas, ka viņš arī tajā pirmajā atbalsta vilnī bija topu augšgalā. To es domāju, ka ļoti daudz gaida, jo, ko mēs runājām, viņš bija tā kā aizsācējs. Tad to tiešām cilvēki bija. Sērija veidā, ko sāka pirmo sēriju veidā ražot, tas bija Nissan Leaf 2010. Gada beigās. Tad ir Nissan Leaf, Nissan Micra, divi jaunumi, Hyundai Ioniq 3, un Škodai ir Epic un Peak. Tā kā 5 jauni modeļi šogad, bet kopumā Škodai tad ir Epic, Peak, Elroq Enyaq Coupé 5, un Nissanam ir plug-in hibrīds Kodiaqs, kas arī ir kā plug-in hibrīds Kodiaqs un Škoda Superbs, kas klasificējas EKI atbalstam. Skatāmies jau ir 7, labi, Peak būs gada otrā pusē, tur vēl nav zināmas cenas, cena kritērija arī ir atbalsta. Ir griezti, cik ir maksimāla cena. Tad ir Nissan Leaf, Nissan Micra, Nissan arī vēl ir, neliela skaitā, bet ir. Hyundai ir Hyundai Inster, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6. Vispār jau Ioniq 9, te Ioniq 9 nekvalificējas, diemžēl, šajā programmā, tā ir liela mašīna, ar lielu bateriju un tā. Santa Fe, plug-in hibrīds. Santa Fe plug-in hibrīds. Jā, liela mašīna, plug-in hibrīds, 7-vietīgs, pilnpiedziņas. Jā, tur arī ir kaut kāds. Monstra kaut kā. Vēl viena Mitsubishi Outlander. Arī mums ir plug-in hibrīds un pilnpiedziņa, kas arī kvalificēja šajā atbalsta programmā. Un tieši, ja kāds vēlās iegādāties plug-in hibrīdu un pilnpiedziņu, tā kā Santa Fe un Mitsubishi. Cik ilgu laiku aizņem cilvēkam, piemēram, es ienāku kā klients salonā un es esmu nospriedusi, ka es vēlos iegādāties jauno Nissan Micru. Cik ilgu laiku aizņem atbalsta noformēšana, saprašana, vai man piešķirs līzingu, izvēlēties līzinga kompāniju, visas pārējās formalitātes nokārtot līdz tam brīdim, kad tu man iedosi atslēgas rokās un es varēšu izbraukt jauno mašīnu no salona ārā. Tu pieminēji EKI atbalstu. Ja nebūtu EKI atbalsta, mans rekords ir 3 stundas. Kurš tā brīža, kad izvēlās automašīnu pēc 3 stundām, tas laikam ir tiešām ļoti ātri bijis. EKI atbalsts, viss ir atkarīgs no, šobrīd ir daudz pieteikumu. Tāpēc, ka tas vilnis cik ilgā laikā tiks izskatīts šis pieteikums un sagatavots līgums. Robežās droši vien no nedēļas līdz 2. Tas tā objektīvi varbūt ātrāk, bet nedēļa 2 domāju, ka varētu būt šobrīd. Tas, protams, arī pie nosacījuma, ja mašīna ir noktavā jau. Mašīnai ir jābūt, tur ir svarīgas lietas, ka mašīnai jābūt, jo tā kā pieteikumu pildot, tur jāzina ir mašīnas šasīs numurs, un ja tas tiek finansēts ar līzinga starpniecību, tad arī jāzina, kura banka būs tā, kas to finansēs. Bet mēs visā tajā palīdzam faktiski klientam pašam, viņš var pilnīgi uzticēties, un mēs to visu tā. Klientam tikai atsūt parakstīt šo, parakstīt šito. Tieši tā, Santa, tu nāc, un mēs jau nomērīsim to mašīnu tev. Tā kā faktiski pēc nedēļas vai 2 maksimums aizbrauksi ar savu jaunu elektromu. Kuras elektroautomašīnas no mums izbrauc visbiežāk ārā? Kuras pārdotākās ir? Elektromašīnas tagad ir atbalsts, un tāpēc viņas tagad ir vairāk. Bet es domāju, modeļi konkrēti. Kurus modeļus vairāk pērk? Pa zīmoliem droši vien mums jādala būs, bet Škodai, kas ir šobrīd kampaņa, ir uz Škoda Elroq, tāpēc tas ir populārs. Faktiski viņš pat ir izpārdots šobrīd mūsu salonā, mūsu noliktavas vienības, tāpēc ir tikai jauni pasūtījumi. Redzēt var izbraukt, un visu un jāsūta un jāgaida. Tur līdz 3 mēnešiem vajadzētu būt klāts. Un tur ir win-win. Tur ir gan kampaņas piedāvājums, gan tas atbalsts šobrīd ir. Tas iegūms tur ir vairāk kā 10,000 no cenu labas cenas. Tas arī ir tas populārākais, manuprāt, no Enyaq. To ietekmē tikai cena vai arī mašīna pati kā tāda pēc savām, tehniskajām, vizuālajām īpašībām? Domā, ka to popularitāti, kas nosaka vairāk? Skaidrs, ka ietekmē atbalsts tas, kad ir atbalsts, tad tas cilvēkiem patīk.
Cena, jā, noteikti cena, izmērs, jo Eņģeks ir tā jau ir tāda lielāka mašīna un aprīkota arī pārsvarā, bet visi tagad jau ir standarti, kad tas aprīkojums jau minimālais ir iekļauts bāzes aprīkojumā, ko arī daudz varbūt domā, ka tur sanāk kaut kas ļoti vienkāršs vai kaut kas ļoti dārgs. Rulējamie logi. Jā, jo tīpaši elektromašīnām tur tagad jau pēdējos gados tur ir minimālais standarts, ja tur avārijas bremzēšanas, adaptīvais krūjīs, tur aklās zonas, visi tādi asistenti, kas ir tādas, liekas, kā premium tādas funkcijas, jā, agrāk. Tas jau ir tā kā pilnīgi visos bāzes aprīkojumos. Drošības standarts. Jā, un arī, kas varbūt mums tas ir pašsaprotam, bet tā priekšapsildīšanas iespēja, ja, to mašīnu ar to aplikāciju, tas arī ir pilnīgi visās. Un arī visos ladējumos hibrīdos. Ja. Tā kā tas ir arī tā opcija, kas iekšdedzes mašīnai maksā kaut kādu 1000 vai vairāk, ja, tad šeit viņi ir jau uzreiz. Kas ir forši, ērti. Tas svarīgi. Respektīvi, nav nekāda mīnus vispār vai pretargumenti, lai cilvēki nepirktu elektroauto. Pastāstiet, kas tie ir. Vienu varat nosaukt? Mēs tagad varam uzņemt laiku, cik jūs ilgi domājat. Jā. Tīri objektīvi varbūt tā pēc Excel droši vien, kad ja mēs skatāmies tādā likviditātē, tad elektriska mašīna, viņas cena, ja pieņemsim, es nopērku, par 60,000 kaut kādā ātrākā laika posmā, tad tā cena nokrīt varbūt, bet mums ir vairāk tie salīdzinājumi, ja, teiksim, ja Kodiaks ļoti labi notur, tad elektriska mašīnai viņai nokrīt tā cena, bet arī tas ir pilnīgi normāli, un jautājums, vai es šobrīd esmu gatavs tāpēc braukt ar kaut ko vecmodīgāku vai neelektrisku, tikai tāpēc, kad pēc dažiem gadiem viņai cena, labāk, arī, kāds varbūt būs gatavs, kāds varbūt, nē, es gribu braukt ar modernu auto, es gribu braukt ar ātru, elektrisku, kura tur, šitās visas iepriekš uzskaitītās lietas. Tas arī ir, es saku, es nebūšu objektīvs, varbūt Vilnim ir kaut kāds savs viedoklis vai ir. Tikai no komentāriem dažādiem rakstiem par elektroauto. Tad, kad 1000 kilometru varēs nobraukt ar vienu uzlādu. Tāds vienīgi tādu. Man vienmēr ir interesējis tas, kurš cilvēks tiešām 1000 kilometrus no pēdas ņems un brauks. Bet tur bija tāda evolūcija īstenībā, kad pirmie elektroauto parādījās, tad bija tā, ka tad, kad varēs nobraukt 300, tad var būt. Pēc tam var nobraukt 300, pēc tam, tad, kad varēs nobraukt 500, tad var būt. Nobraukt 500, tad, kad varēs nobraukt 1000, tad var būt. Nav ierobežojumi. Visu laiku iet uz augšu. Prasīgi tie cilvēki. Ikdienas vajadzība, tiešām varbūt, es nezinu, es tā iedomājos, ja kādam ir nepieciešams tiešām dienā ļoti liels nobraukums veikt, un absolūti nav laika, tiešām nav laika, ja tā diena ir aizpildīta tik ļoti blīvi, varbūt nebūs īsti piemērots, jo tā ir nevis pieļauj, bet noteikti vasaras periodā ar kādu iekšdedzes darbinām automašīnu var arī pilnu bāku 1000 nonstopā nobraukt. Jā, pilnīgi iespējams. Ar elektroauto šobrīd droši vien, es nezinu, vai tirgu ir tāda, ar ko var 1000 nobraukt. Pie kaut kādiem tādiem nosacījumiem, ka tas dienas ritms un tā dinamika ir tik ļoti intensīva. Kāda ir? Bet tev ir kaut kādi tādi galēji izņēmumi. Katram ir savā tā ikdiena, bet droši vien statistiski bija cik 67 vai pat vairāk bija procenti, kas dienā nobraukt līdz 100 kilometriem. Man liekas, tie bija CSDD dati, to var kaut kā izvilkt no šīm apskatēm, starp apskatēm. Tad līdz 100 kilometriem mēs runājam ikdienā. Absolūti, ar jebkuru arī ne pat jaunajā var nobraukt. Ne visiem tas der, bet īstenībā mēs jau nemēģinām pierunāt. Varbūt izskatās, ka mēs mēģinām pierunāt. Nē. Katram savs. Mēs tieši tā varbūt, ka tas ir kā otrais auto vai tāda kā ikdienas, tā kā vienkārši saprast to, ka tas ir ērti, tas ikdienai tas forši ir un vienkārši nevajag tam pretoties, jo daudz tie, kas pretojās, es domāju, ka viņi pat nav nezinu, to visu tos sajutuši tādā savā ikdienā tieši sev. Sapratuši, kā tas atvieglo viņu ikdienu vai... Tad jāsauc viņus uz Lielebus 32, lai viņi brauc pie mums. Tas vislabākais veids, tiešām nevis kļūt pašam sev par ekspertu, pats notestē, pamēģini šo 1, 2, 3 elektroauto, kā tas elektroauto brauc, varbūt
izbrauc savu maršrutu ikdienas un pieņem to lēmumu, jā, vai kas atbilst tām ikdienas vajadzībām, vai arī vajadzīgs. Jā. Galvenais jau tas, ka tā ir principā tāda pati automašīna. Jā. Tāda pati brauc kā jebkura cita automašīna ar automātisko kārbu, klusāka, dinamiskāka. Es gan patīkami braukt ar tādu elektroautomašīnu. Tāpēc arī mums tās demo automašīnas tieši šādu uzdevumu pildīšanai, dot praktisko priekšstatu par to automašīnu. Un tālāk jau izlemt tev tas der tavā ikdienā. Nē. Es vēl tā domāju, jā, varbūt atkarībā no tā dienas ritma, ja mājās īsti nevar veikt uzlādu un tas rada ar kaut kādas papildus darbības. Varbūt, jā. Daudz jābrauc un nevar vakarā pielikt pie uzlādes, varbūt uz doto brīdi iespējams īsti neatbilstīs tam ikdienas vajadzībām. Citādi, tā kā Dāvs saka, neviens jau nemēģina pierunāt šeit, mēs vienkārši stāstam par to, kā ir ar ikdienā ar elektroauto braukt. Kāds ir savu pieredzi vairākiem kolēģiem un attiecīgi arī mēs ļoti bieži pārunājam, dalāmies šo pieredzi arī ar mūsu klientiem, kas brauc ar elektroauto. Jo mums svarīgi viņu viedoklis, viņu pieredze svarīga. Un bieži vien mums pastāst kaut ko daudz vairāk, nekā mēs varam iegūt izlasot tehniskās informācijas. Visvērtīga pieredze ir tā tiešām tā praktiskā, kā interesanti kaut kur veikti braucieni. Braucot augšā kalnā, kaut kur uz Norvēģijā, protams, braucot lejā, notiek šī uzlāde. Augšā, protams, patērē, braucot lejā, uzlādē kaut ko vairāk atpakaļ. Kā jūs starp citu ar klientiem, pa cik jūs ikdienā daudz ar viņiem runājat, tie, kuri jau, piemēram, kaut kādu laiciņu jau ir braukuši ar elektroauto, un tad viņiem vai beidzās garantija vai līzings vai atbalsts, viņi turpina braukt ar elektroauto, respektīvi viņi pārkāpja nākamajā elektroauto vai viņi atgriežas pie benzīna? Šis ir ļoti labs jautājums, jo es gribēju teikt, ka ir ļoti grūti vispār pēc tam pārkāpt uz to iekšdedzes mašīnu. Izņemot gadījums, ja viņš ir ļoti jaudīgs, vai noteikti elektro. Ir vairāk tā pieredze, jā, ka no elektro, protams, kaut ko varbūt lielāku vai jaudīgāku vai lielāku sniedzamību. Bet tiešām grūti ir pēc tam, jo tomēr tur tās āķis lūpāt, sajūta visas tās priekšrocības. Tā vienkāršība, ja lietojot, tomēr tas viss kaut kā ir tā vienkāršāk. Kāp un brauc, jā, lādējām brauc. Es domāju par to tālāk braucienu. Pieņemsim, ja patīk braukt ar mašīnu tālajos ceļojumos, tad var arī varbūt uz to ceļojumu reizi, tālāks ceļojums, lai neko neplānot, negribās plānot, tad paņem nomā tādu mašīnu, kas ir ar iekšdedzinēju un brauc, jā. Bet ikdienā par elektroauto pārvietoties pilnībā nosēc vajadzības un saliekot visu kopā, tas ir izdevīgāk un ņemot šobrīd atbalsta programmu, teiksim, tas mēneša maksājums iespējams pat būs mazāks nekā izvēloties jaunu mašīnu ar iekšdedzinēju. To visu atkal, sazinoties ar mums, ar auto pārdevējiem, mēs to visu varam sākumā attālināt, jau kaut kādu ieskatu aprēķinus veikt, parādīt, pastāstīt, pēc tam klātienē pieliek klāt šo testa braucienu. Tad šis ir labs brīdis. Vienkārši, ja tiešām tā doma ir bijusi, vai tā kā tas virziens, tad šobrīd, jo tad, ja valsts dod un ir kaut kādas kampaņas vēl atbalsta mehānismi, tad grēks neizmantot. Jo tieši tā, jo daudzi domājuši kaut kad, varbūt vēlāk vēl kaut ko, Jo pagājušajā gadā, kad tas atbalsts gāja uz beigām, tur beigās jau bija pēdējā nedēļā tāda tā kā spriedze, Kurš dabūs? Kurš paspēs? Tieši tā. Tā kā nevajag sagaidīt šoreiz. Atkal to pašu brīdi. Labi, man liekas, mēs esam ļoti daudz ko izrunājuši šajā vienā reizē. Mēs jau esam nosprieduši arī par to, ka būs nepieciešama nākamā sērija, lai varētu pieaicināt servisu kolēģus un izrunāt kaut kādus tehniskos jautājumus, jo es domāju, ka tie ir tikpat daudzi kā jautājumi par iegādi, par izvēli un atbalstu un tādām lietām. Bet savēlkot to visu kopā, tad atkal iedomājieties, ka es esmu klients no malas, kas man ir jādara? Es esmu nobriedusi iegādāties elektroauto, ko es daru? Es zvanu jums, es braucu pie jums. Jā, tu zvani vai tu brauc uz šo autosalonu Lielības ielā pretī Spicei. Nāc, tu jau vari, protams, sagatavoties, paskatīties internetā, kas tas varētu būt, ar ko tu gribētu, par kaut kādu budžetu. Jā. Bet vai arī tu vari nākt pilnīgi tādi kā
pilnīgi kā balta lapa, pieņemsim, ka tu neko nezini, un tad jau kolēģi tev parādīs, iedos pabraukt, jā, un parēķinās, jā, un tā kā paņems arī tavu līzinga veco. iespējas visas parēķinās, Jā, paskatīs, līzingā arī visu to var noformēt. Tā kā es teicu, ka tu, principā, tas atbalsts, viņš kalpo jau kā iemaksa. Jā, tā kā tu vēl vari savu esošo auto klāt nodot vai. Tā kā tā jau ir tāda privāta saruna, lai nāk un to visu. Visu. Nu, tagad radās vēl viens jautājums, cik bieži gadās tā, ka klients atbrauc ar galvā izdomātu vienu modeli, ko viņš tā kā gribētu pirkt, bet beigās viņš noformē pilnīgi kaut ko citu. Tā noteikti gadās, vai ne? Jā, noteikti. Tāpēc, kad tā ir kaut uz ielas izskatās savādāk, ienākt, jā, vai kaut kādi cipari, vai kaut kādas ekspektācijas. Tā ir dzirdēts, tāds stāsts arī. Tas ir vēl viens arguments par to, kāpēc atbraukt labāk uz salonu, jo ir noskatīts viens konkrēts modelis, atbraucot uz salonu, apskatot, kāds ir piedāvājums un cik plašs tas piedāvājums ir. Un ir bijuši gadījumi, jā, ka tomēr vajadzībām un tā skaitā budžetam atbilstošāks ir cits, un ir kāds cits, kurš auto vairāk uzrunā. Noteikti, ja ir doma par elektroauto vai uzlādējumu hibrīdu iegādi, nevajadzētu atlikt, jo, ja pieņemsim, ir jāveic jauns pasūtījums no rūpnīcas, tie varētu būt vidēji kā 3 mēneši. Jā, šobrīd atbalsta apmērs ir lielāks, bet mēs zinām pagājušajā gadā, cik ātri 3 mēnešos 11 miljoni, kas tika papildus piešķirts šim atbalstam, tika apgūti. Jā, līdz ar to arī, jo ātrāk, kas pirmais brauc, jā, tas pirmais naļ. Jā, jo jāatcerās, ka tas jau nav tikai jauns mašīnas, arī lietotas tur ir. Jā, tā kā tas neesmu tagad skatījies, bet es ticu, ka diezgan ātri tā summa arī krītās, jā, un nevajadzētu sagaidīt pēdējo brīdi. Nu, mēs jau paši arī te spējam, man liekas, tikai formēt visus tos, kuri gaidīja, kad būs tā zaļā gaisma. Jā. Lai varētu visus sadot. Nu, labi, tad es novēlu jums daudz zaļus klientus, kuri tagad būs pārliecināti, un viņiem visas šaubas būs kliedētas, un viņi brauks, testēs, runāsies un nebaidīsies. Man liekas, tas ir galvenais, ka nevajag baidīties, kad kaut kas... Man liekas, ka nevajag būt tiem pretiniekiem. Nevis baidīties, bet tas varētu viņās radīt kaut kādu vilšanos, kad viņi nolēma to elektroauto iegādāties. Respektīvi, tajā iegādes procesā kliedēt absolūti visas atlikušās šaubas par to, ka tas varētu nebūt labs pirkums. Jāizsver pašiem, ir jāizvērtē savi tie ikdienas paradumi. Ja tur viss der, tad var droši lekt tajā nezināmajā iekšā. Bet, kā es teicu, tur ir tik daudz tie plusi, ka nav tā, ka mēs mēģinām pierunāt. Tas vienkārši ir izdevīgi. Šobrīd ir izdevīgi. Un tiem pretiniekiem vienkārši pašiem jāmēģina kaut kā jāiekļauj to savā ikdienā, un tad jau visi līdz tam kaut kā nonāk. Tā kā kaut kur tas viss. Tur ir kaut kas tajā ir. Nu labi, paldies par sarunu. Paldies tev. Man liekas, ka bija baigi forši un baigi vērtīgi. Paldies. Galvenais skatītājiem un klausītājiem. Cerams, ka kaut ko mēs iedavām, kaut kādu redzējumu. Jā, bet var jau atbraukt, paturpināt diskusiju, kas vēlas. Jā. Uz tikšanos Skandija Motors salonā. Lielirdas uz tikšanos. 32. Pretī Spicai. Jā. Ne? Paldies.